Čau, sveiciens pedāļu mīnējiem. Tātad es tikko sazvanījos ar vienu čalīti un izdomāju ierakstīt video. Čalītim kādu brīdi, neilgu laiku atpakaļ, ieteica riepas. Viņš pats brauc XC, jeb šajā cross country, MTB. Es domāju, ja nu šeit ir vēl kāds, kam tas varētu interesēt un būt aktuāls, tad es varētu padalīties par kādām riepām vispār iet runa. Un tam čalītim es ieteicu Racing Rayu un Racing Ralfu. Kāpēc divas atšķirīgas? Tāpēc, kad Racing Ralfs ir ļoti laba aizmugurējā riepa, bet Racing Rays atkal funkciju pilda ļoti ideāli kā priekšējā riepa. Abas viņas ir bezkameru riepas, ja gribu var braukt ar kameru, protams, bet es jums pastāstīšu no sākuma vairāk par Racing Ralfu. Tātad Racing Ralfs ir paredzēta kā aizmugurējā riepa, jo šīs te patterns, jeb šīs radzīšu izkārtojums, kā šeit redzams, pedals, viņi to sauc par pedalu. Šeit ir tāda tā kā presīte, ja? Te aiziet trīnieks un tad atkal 6 šie te radzīšu izkārtojumi. Un šis centrālais radzīšu izkārtojums, viņš ir ar tādām atstarpēm. Bieži esam redzējuši riepas, kurā visa tā centra līnija ir sadalīta kopā vienā tādā taisnā līnijā. Tas nozīmē to, lai viņa varētu smuki pa asfaltu ripot. Bet šeit iet runa par MTB, šeit runa iet par XC, par cross country, kur mēs braucam pa akmentiņiem, pa dublīšiem, pa smiltiņām. Visi iespējamie ceļa segumi, kas ir iespējami mežiņā, cross countryjā un kā jau MTB, vai ne? Tātad riepas centrālā daļa atbild par to, lai tu smuki, ātri ripotu uz priekšu un attīstītu pēc iespējas lielāku ātrumu, tādās arī, lai bremzētu, bet sānējās šīs te radzītes, viņas atbild par to, lai tu smukāk pa smiltiņām varētu mīties tikt ārā un lai tev veidotos saķere ne tikai uz cieta līdzena seguma, bet arī uz mīksta, grimstošāka seguma. Tātad šis te radžu izkārtojums, viņš ir smuki uztaisīts tā, lai nebūtu nekādas riepas pretestības, jūtamas lielas, it sevišķi, kad brauc pa asfaltu vai pa tādu cietāku segumu, viņš funkciju līdzīgi pilda, kad būtu tā kā aizpildīts. Bet šeit šīs te atstarpes ir atstātas tādēļ, lai nepieciešams gadījumā šī riepa bremzējot spētu arī apstāties, saķerties un radīt tiešām spēcīgu un labu saķeri. Tātad ar šito riepu mierīgi var lidot, viņai ir labs ātrums, viņai ir labs saķere, viņa labi arī apstāsies, kad nepieciešams. Es nezinu, vai jūs redzat, bet šeit uz iepakojuma rakstīts, ka viņa ir aprīkota ar Twin Skin tehnoloģiju. Tas nozīmē to, ka viņas iekšā bortu maliņās ir iestrādāta tāda aizsarga kārta, kas šīs te bortu malas neļauj tik viegli pārgriezt, pārplēst uz kādiem asiem akmeņiem vai kādiem citiem iespējamām kaut vai apmalēm vai kur citur. Viņš pasargā viņu no šīs te caurplēšanas, pārplēšanas un pārgriešanas. Etiks nozīmē to, ka tas ir dažādu materiālu sajaukums iekšā iebūvēts, jeb savienots šajās riepās, kas arī sniedz šo labo ripošanu uz priekšu, kas veido labu saķeri, kas šīs riepas arī padara ilgtspējīgākas un noturīgākas pret nodilgumu. Tās nedils tik ātri kā, piemēram, kādas citas mīkstā materiāla riepas. Un, protams, baigi mīkstās viņas nav tās mīkstās klases, bet viņas ir tīri ok. Es teiktu, ka tāds middle vidējais tāds līmenīts, bet, ļoti foršs riepas man patīk. Kā redzam, šī riepa, viņa ir kastē, tas nozīmē to, ka viņa ir salokāma, viņai nav šīs te borta stieplītes iekšā, kas dod arī, piemēram, lieku svaru klāt. Šī riepa pati par sevi sver. Pēc švalbes noteikti tā ir 730 grami. Paskatīsimies, cik rāda mani svari. Gandrīz, varbūt mani svari melo. Opa! Varbūt tur vēl kaste iet klāt, bet, te ir 100 grami vairāk nekā būtu jābūt. Bet šā vai tā, priekš 29 colu riepas, tas ir normāls svars. Un pieļaujamais svars, ko šī viena riepa var izturēt maksimālais atļautais, ir 120 kg. Tātad ļoti izturīga riepa. Gan uz svara, gan arī priekš tā, lai iztestētu to cross country apstākļos. Tad paņemsim Racing Ray. Tātad Racing Ray
kā priekšējā riepa, ļoti laba, izcila. Sastāvs viņai pilnībā tāds pats, svars arī ir tuvu tam, kā Racing Ralfam, bet vienīgā atšķirība ir tā, ka šis te radzīšu izkārtojums, viņš atšķirās. Tas paterns ir savādāks, viņš ir savādāk izkārtots ar domu tādu, lai šī priekšējā riepa būtu manevrēt spējīgāka un lai ar to varētu vieglāk iet līkumos un nebūtu nekāda sarežģījuma. Un šīs riepas ir ļoti labi paredzētas amatieriem vai tiem, kuriem patīk gāzēt ar MTB ričkiem un censties no tā izspiest maksimumu. Ir, protams, vēl šādas pašas riepas, kas ir jau domāts jau pro braucējiem, kuras ieteic arī tam čalim, ar kuru pa telefonu mēs runājam, par kurām viņš ir ļoti priecīgs un apmierināts. Un viņas ir pēc nosaukuma tādas pašas, Racing Ralf vai Racing Ray, bet klāt ir pierakstīts Super Race. Viņas ir vēl vieglākas, viņas ir vēl izturīgākas, viņās ir jaunāki. Šie te komponenti klāt ir attīstītākas, šīs tehnoloģijas, kas šīs riepas padara vēl krutākas. To arī savu tādas riepas vēlēs iegādāties, ielūkojies manā internetveikalā www.gotthardbbikes.shop un ej uz sadaļu veikals, meklē viņas meklētājā vai arī spied uz sadaļu riepas un izvēlies caur turieni un aprakstā arī var vairāk izlasīt un iepazīties par tām. Nav viņas palikušas daudz, it sevišķi Racing Ralfi patīk tik daudz cilvēkiem, ka viņas, man liekas, ir varbūt palikušas 2 vai 1 pāris, gan no šīm amatieru versijām, gan arī no tām saucamajām krūtajām pro versijām. Ierakst lūdzu komentāros un padalies, ar kādām riepām tu brauc, vai tas tev ir svarīgi, un kāda tipa velosipēdu tu izmanto. Tad nu čau, un tiekamies kādā citā reizē.